Liepāju no visām pusēm ieskauj ūdenis, tomēr tas netraucē ūdenim pievērst lielu uzmanību. Lai pilsētā būtu kvalitatīvs, garšīgs dzeramais ūdenis, pieejami un droši ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Pēdējo 20 gadu laikā Liepāja ļoti daudz paveikusi ūdens apgādes nozarē, un iespējams tieši tādēļ 2014. gada 22. un 23. maijā Liepājā notika Baltijas valstu ūdens saimniecību asociāciju konference. Man ir patiesi prieks uzņemt mūsu kārtējo Baltijas valstu ūdens apgādes uzņēmumu, Lietuvas vandenes tiekļu asociāciju, STV RTVOTTLI, un Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas konference pie mums Liepājā. Liepāja patiesi lepojas ar savu dzeramo ūdeni, ko konferences atklāšanā deva nobaudīt ik vienam dalībniekam no īpašām mēģinēm. Ūdens saimniecības sektors ir ļoti nozīmīgs katram liepājniekam, jo katrs taču vēlās dzert labāku un garšīgāku ūdeni. Un ja mēs salīdzinām laika posmu, kas ir 90. gadu sākums, tad ūdens saimniecībā Liepājā kopumā ir izdarīts milzīgs lēciens. Ja mēs iedomājamies situāciju, kā tajos gados mums joprojām bija izvadi, atklāti izvadi jūrā, ezerā, vairāk kā 28, tad šodien šie izvadi nav. Tas nozīmē, ka arī kopīgiem spēkiem mēs saudzējam Baltijas jūru. Pakāpeniski šī ūdens saimniecība pilsētā tiek sakārtot un attīstīta, bet joprojām ir pietiekams liels darbs priekšā. Tas ir tāds, zināmā mērā, nebeidzams process, jo pilsēta ir pietiekami liela un ūdens saimniecība joprojām ir attīstības stadijā. Man ir liels prieks un gods, ka Liepājas ūdens vadītājs Andris Dejus ir Latvijā atpazīstams vadītājs. Es vērtēju ļoti pozitīvs, ka šāda konferences notiek Liepājā. Konferences ietvaros dalībnieki varēja iepazīties ar jaunāko piedāvājumu no uzņēmumiem, kur darbojas ūdens saimniecības nozarē. Liepājā vietās, kur vien tas iespējams, plaši izmanto Dānijas uzņēmumu PR Ārslef tehnoloģijas, kas paredz beztranšēju metodu kanalizācijas cauruļvadu renovācijas darbos. Vecajā caurulē ievelk tā saucamo zeķi, kas tehnoloģiskā procesa ietvaros izveido jaunu cauruli vecajā un kalpo vismaz 50 gadus. Līdzīgas tehnoloģijas piedāvā arī PRS Latvija, kas specializējies šaurā nišā un ir saistīts ar cauruļvadu renovāciju un apkalpošanu. Konferencē starp Baltijas valstu, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ūdens saimniecības speciālistiem tika apspriesti jautājumi, kurus skar ūdens saimniecības nozars aktuālos jautājumus sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, klientiem, uzņēmumu ikdienas darbību un nākotnes izaicinājumiem, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Латвия и Литва производят, что одинаково, эта система работала бы без Балтики. Все, что предлагают, все возьмем и все поставим на стройку. И там сделаем новые проекты все время. Теперь мы ждем эти новые европейские деньги. 2014 до 2200. Да? Слыхал, что нам дают на следующий вор 160 миллионов, а понадобилось бы около 400 еще, чтобы в Эстонии все в порядке было. Проблема в этом, что люди не смогут, не имеют так много денег, чтобы соединить этими трубами, сделать это. Это самая большая проблема, я думаю. То трубы есть там под землей. Я сегодня слыхал, что Латвия дают деньги. Следующий период на это тоже. У нас в Эстонии еще нет. Мы тоже тогда будем там с властями поговорить, и может удается и нам. Большинство проблем общие. И как эстонцы, латыши, так и мы и развиваемся заново после независимости. И действительно очень много в нашей деятельности, работы зависит от политических решений, которые принимает и Государственная Дума, и правительство.
Ну и, конечно, очень хорошо, что мы получаем очень существенную помощь из Евросоюза. В Литве самые крупные инвестиции были сделаны на расширение наших услуг, то есть расширение наших сетей, расширение нашей инфраструктуры, поскольку наше правительство задало такой очень амбициозную такую цель, значит, 95% достигнуть, значит, чтобы 95% всего населения получило, значит, очень качественные услуги из централизованных водосетей. Lietuva lepojas arī ar izveidoto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un bioloģisko dūņu izmantošanu un pārstrādi. Konferences laikā daudz tika runāts par Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļu apgūšanu 2014. un 2020. gadam. Nav noslēpums, ka Latvijā ūdens apgādes un kanalizācijas nozare ir saņēmusi lielas investīcijas no Eiropas Savienības. Protams, pamatots ir arī jautājums, cik liederīgi Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi Latvijā liederīgi ir izmantoti. Situācija esot ļoti dažāda. Sliktie piemēri ir tie, ka ir izbūvētas daudzvietu plašas sistēmas, bet nav padomāts, kas būs klienti, kas tās lietos. Bet nenoliedzam, ūdens apgādes kanalizācijas nozarē ir sasniegts liels izrāviens un ir nemazums labu piemēru. Liepājā noteikti arī tāpēc droši vien Liepājas pārstāvji arī vada asociāciju, kas apvieno arī pareiz uzņēmējus, kuri strādā šajā jomā. Noteikti tas ir labs piemērs, un es teiktu, ka vispār lielajās pilsētās vai lielākās pilsētās tās problēmas ar tieši klientu piesaisti bija vēsturiski mazākas. Protams, tas ir diezgan vienkārši izskaidrojums. Jautāts par finansējumu krastu stiprinājumiem vai aizsargmolu izbūvē Baltijas jūras krastā iepratīm Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks bija izvairīgs, jo esot jāskata, kādus finanšu instrumentus izmantot un var piesaistīt. Taču, jo kādreiz attīrīšanas iekārtas atradās pāris 100 metrus no krasta, tad tagad tās jau ir ļoti tuvu Baltijas jūrai. Valdības pārstāvs gan piekrita, ka aizsargmolu izbūve noteikti būtu lētāk nekā jaunu attīrīšanas iekārtu būve citvieta. Pēc konferences asociācijas pārstāvji iepazinās arī ar SIA Liepājas ūdens saimniecības infrastruktūru un uzņēmumu darbu. Liela interese bija arī par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, gan par jauno izvadu jūrā, gan bioloģisko attīrīšanu, gan dūņu izmantošanu. Liepāja šo jautājumu veiksmīgi ir atrisinājusi, no dūņām veidojot kompostu, kas ir iecienīts mazdārziņu īpašnieku vidū. Tomēr galvenā atziņa pēc konferences ir, ka problēmas visiem ir līdzīgas, tikai risinājumi atšķirīgi. Lai vai cik dažādi mēs būtu, problēmas mums ir līdzīgas gan igauņiem, gan lietuviešiem, taču pieeja problēmu risināšanai tomēr katram ir atšķirīga. Un vakardienas konferencē dažādajās prezentācijās tas bija ļoti uzskatāmi redzams, kā vienu problēmu risina tieši igauņu pārstāvi, pavisam savādāk to dara lietuvieši un vēl savādāk to dara latvieši. Lai gan neformālajās sarunās un intervijās par konferenci visi īstenībā domā līdzīgi. Biedrība Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija jeb Lūka apvieno 27 Latvijas ūdens saimniecību uzņēmumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus. Viens no jautājumiem, kur Latvija atpaliek no kaimiņu valstīm, ir normatīvie dokumenti. Lietuvas un Igaunijas kolēģi ir tālāk tikuši ar ūdens likuma izstrādi, jo viņiem šis likums jau ir izstrādāts un darbojās. Mēs pašlaik pie tā ļoti cieši strādājam un ceru, ka šī gada laikā arī šis likums tiks arī Latvijā pieņemts, kas reglamentēs ūdens apgādes uzņēmumu darbību valstī. Tas arī mums būs vieglāk, teiksim, visiem, ne tikai uzņēmumiem, būs arī saprotams visas tās attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju. Ja? Un tā kā ir, tas ir viens kā piemērs tikai, bet jautājumi ir daudz un dažādi. Ūdens apgādes un kanalizācijas nozares uzņēmumi ik gadu pulcējas, lai dalītos pieredzes apmaiņā, un katru reizi konferences notiek kādā no Baltijas valstu pilsētām.